Izrādās, ka Kaža nedzer jau no 3. klases. Kāpēc tas tā ir? Un mēs ar Kažu arī centāmies nedaudz papildīt dzer atbildīgu testu. Nu, skatīsimies, cik daudz Kaža zina par alkoholu nedzerot vispār. Jo esam nonākuši pie Kažas, viņa dzīvoklī darbistabā. Čau, Ečak! Es jau te... Sen atkal neesi redzēts. Kaža ir viens no tiem nedaudzajiem mūziķiem, māksliniekiem, kurš ir vispār nedzērājs. Ja es pareizi saprotu. Viens no tiem daudzajiem vienkārši par citiem neviens neko nezina un neintervē. Jā, nu labi, bet ir internetā viena adrese, proti dzeratbildīgi.lv, kurā tu vari izpildīt testu atbildot uz 10 jautājumiem, un cik es zinu, tad saprast, vai tu esi alkoholiķis vai nē. Es gribu jautāt, kā tev gāja testā? Es vēl neesmu izpildījis, tāpēc es arī nezinu jautājumus. Mums ir tieši pilnīgi balta lapa, un rekur arī šobrīd ir pati pirmā lapa, un tas ir atbild uz 10 jautājumiem un noskaidrot, cik daudz tu par alkoholu patiesībā zini, nu tad skatīsimies. Es domāju, sākam testu, un tad jau redzēsim, kā mums tā saruna. Vai kafijas dzeršana palīdz skaidroties? Nu, ja ne fiziski, tad psiholoģiski gan jau noteikti, ka jā. Mēs spiežam jā. Nu labi. Un atbild nepareizi. Izrādās, ka alkohols no organisma izvedās noteiktā laikā, un to nevar pātrināt ne melna kafija, ne augsta duša. Tad vajag pielikt zvaigznīti pie vārda atskaidroties, lai mēs saprotam. Nu, tas, ka, protams, kad viņš iziet, tad, kad viņš iziet, vienalga, ko tu tur dzer, bet... Alkohols palielina dzimumu tieksmi. Interesanti, nedzērājam. Skatoties, kas tev blakus stāv, domāju, ka tam īsti nav baigā sakara. Es domāju, ka skaidrā gribās tik daudz, cik dzērumā. Teiksim, jā. Jā! Jo tas rada stāvokli, ko raksturo sakām vārds gribēt, bet nevar. Nu jā, skaidrs. Es vēl nevaru saprast, jā vai nē, jo vai palielina, un te rakstīts, tomēr tas samazina dzimums. Dzimumu tieksmi palielina, bet dzimumu spēju samazina. Skaidrs, ejam tālāk. Vai alus ir alkohols? Nu, bet es domāju, ka jā, nu. Kas tālāk? Aspirīns ir ideāls līdzeklis pret paģerām. Jā, nu es nezinu. Es tikai zinu to, ka es 8. klasē ar savu klases biedru Renāru ķīmijas stundā paši uzcepām aspirīnu. Izveidojām. Stāv gan vecāku mājās burciņu ar aspirīnu. Ja būs grūti laiki, es noteikti viņu izlietošu. Nu, tas būs wow, bet jā, nebija nemaz tik grūti aspirīnu uztaisīt. Nu labi, jā. Nu, protams, ka nē. Nu, protams, ka. Zini, kas ir ideāls līdzeklis pret paģerām? Nedzeršana. Nedzeršana. Jā. Aspirīns palīdzēs pret galvas sāpēm, toties kaitēs kuņģim. Ejam tālāk. Bet starp citu par alkoholu man arī Māris ir, es citu cenu, saprotiet. Šobrīd man ir piesolīti 300, man liekas, 50 vai 400 lati par to, ja es, piemēram, viņa acu priekšā piedzeršos. Nevis iedzersi, bet piedzeršies. Nu, man liekas, ka mēs runājam par piedzeršanos, jā. Bet manā gadījumā tas varētu būt maz un ātri. Bet tad līdz kam tu krāsi? Nu, līdz pusbembim. Labi, gaidīsim. Tu vari piebiedroties, tu paņem uzrakst kaut kur, cik tu esi. Un tad, kad es būšu norāvies, tad es tev zvanīšu, valsts maksā. Un tad pēdējais jautājums mums ir palicis. Alkoholam piemīt sildoša ietekme. Es domāju, ka galīgi nē, ka tas ir kārtējais mīts. Ja arī pareizai sakot, cik es dzirdēju, tas ir ļoti īslaicīgs efekts. Nu, tie asinsvadiņi jau tur sašaurinās. Tas asins bišķi ātrāk tur patek, un tas arī viss. Un pēc tam jā, spiediens palielinās. Jā, es domāju, ka nepiemīt sildoša ietekme. Un atbilde ir nepareiza. Tas man vēl vienreiz dūlis. Ja daļēji esi nosalis, iedzerot asinsvadu tiešām paplašināsies un uzlabos iekšējo orgānu asins apgādi. Parādīsies patīkama siltuma sajūta. Nu labi. Taču tādu sajūtu nodrošinās tikai aptuveni 50 gramu stipra alkohola. Katra nākamā alkohola porcija sniegs pretēju efektu, pastiprinās siltuma atdevi un organisms atdzisīs vēl vairāk. Nu labi, šitais ir 0,5 punkti. Ko, vēl ir laikam iespēja nospiest tālāk, paskatāmies, ko tur mums piedāvā. Es atbildēju pareizi 5 no 10. Nekas vēl nav zaudēts. Tu vēl vari kļūt par pareizu alkoholiķi. Kāpēc tad tu īsti nelieto alkoholu? Nu, es sākumā, kad atmetu, tad man bija tāda principiāla nostāja, ka Ozijs Osborns vairs nedzer, es arī nedzeršu. Zini kā?
Un tad bija tāds princips pāris gadus. Jo tā bija tieši vidusskola, pamatskolas beigas, kad tāpat jau tie aliņi tika sūkti un tam līdzīgi, bet es kaut kā tā principiāli no tā novirzījos. Un pēc tam jau tas vienkārši kļuva par tādu lietu, par ko nemaz nav jādomā un nav sevi jāpiespiež atturēties vai nav jāmeklē kaut kāda jauna iegansta. Vienkārši, ja piedāvā, tad atsakos, un kā jau tu tagad zini, man jau vairāk neviens nepiedāvā. Laikam jau galvenais ir tas, ka tu vari atcerēties. Tev nav pazudusi filma nevienu reizi, un tad tu vari atcerēties daudz vairāk nekā, piemēram, arī bija atšķirībā no citiem, un tāpat kā bija arī Eagles dalībniekam ar koncertu tūri Austrālijā. Jā, ir mūziķi, kas neatcerās, ka viņi ir izveidojuši pāris albumus 70. gados. Viņi nezina nevienu dziesmu no tiem albumiem. Man ir tas prieks, ka es tomēr daudz maz visu atceros. Jāsaka, tie stāsti jau laikam arī ir diezgan briesmīgi, ja tu palasi biogrāfijas. Tas pats AC/DC solists, viņš jau nomira savos vēmekļos. Jebkurš sevi cienošs rokmūziķis, viņam vajag nomirt savos vēmekļos pie Ferrari stūris. Bet es kaut kā laikam esmu no tās mūzikas, no tās vēstures paņēmis to labāko, vismaz daudz maz. Es pieļauju, ka ja tie džeki vēl joprojām sanarkojušies spēlētu un ņemtos, tad man būtu savādāk tā uztvere izveidojusies. Bet tie vecie dinozauri, kas tepat pie sienas arī ir, tie bija tie, kas man kaut kā iedrošināja. Ne no kā izdomāt vienu dienu, ka es tālāk būšu skaidrs.